Sveiks! Jaunā sērijā. Kas gan var būt labāks plus 35 grādos kā augstā zupiņa. Ar dārza audzētiem redīsiem, gurķīšiem, lociņiem, dillītēm. Ja? Oliņas no laukiem no kūts. Ja? Jā, tā viss ganā. Tā kā jauna sērija. Platforma. Sākam. Iekārt. Skatuve, jā. Es visu ģimeni un bērnus Vīlas bērnu nometnē esmu ievedis riktīgi mežā. Mēs ejam ekspedīcijā pa aizaugušiem ar visiem bērniem. Jo, Heidi. Un tad ej kaut kādi... Riktīgi ekspedīcija mums pa dabu. Bērnu nometnē uz 1, 2, uz 1, 2 skaitīties? Nē, vēl nav iemācījušies. Tā ir tikai otrā nometnes diena. Vīlas bērnu nometnē bērni uzkačā plecis, pusviskot plecis mazajiem. Vispārībā mums kaut kāda update par mūsu siltumnīcu notiek? Nu, es tikai parādīju mūsu pirmos 2 gurķus. Kurš mums tur teica, ka mums paskaties, kā nekur vairs cauri nevar iziet? Mēs tur teicām, mēs jau negribam tā kā vectētījiem, ka Nevar, ka viss ir pārbāzts. Pasies, beigās te ir... pašiem. Nē, īstenībā, nu kā, vienkārši te ir tā, ka... Paskaties, kādi tie tomāti, viņi vienkārši gandrīz manā augumā, es esmu 1,87 m. Un baklažāni, kad 40 uz 1 stāde būs? Ui, jo, Haidī. Nu jā, tur taču bija Tie rakstīts, tomāti ka ir vajag riktīgi. Riktīgi. būt. Bet tomāti mums vēl nav, jā? Manu... Pasties, cik augstu. Es varu kaut ko pateikt. Pagaidi, es eju šito te taist. Pagaidi, reku, skaties. Pasties, reku, čerī. Riktīgi čerī tomātiņi arī. Tu saproti, ka te nevēdinās ārā. Sīra! Tu vari beigt? Tie salāti? Te salāt. Tie fizāļi? Tās ir dīles. Dīles? Jā, viņš tās arī. O, nu te vai ej prom, te nevēdinās nekas. Tur ir pārēkot. Viņš visu laiku tā smirda. Pagaidi, skaties. Nē, tu redzēji šito. Ko? Šito tu redzēji? Fizāli? Tu redzēji, kādas viņš smukas izveidēja? Paskaties, reku tās puķītes ir. Patīk, kā viņš vizualizēs. Un tu redzēji, Oi. kur arbūza galviņa veidojās. Tu vispār redzēji, cik arbūzam ziedi ir? Karoči, tur tā, redzi, tie tēniņi. Reku redzu vienu mātīti. Viņš jau vajag aputekšņot. Jā, labi, es ātri vēl gurķis gribēju parādīt, kā mums miljons gurķi aug, bet neviens neaug. Ar tā aputekšņai kirvet? Ar ko? Ar tēviņu. Es? Jā. Kas man ar ķirbi jāpārguļ? Vīlas bērnu nometne. Davai to bumbu. Skaties! Tik augstu. Labs? Tu mežā! Skaistums neaprakstāms. Tā, nu stāsti, kas tur ir? Cept kartupelišu sīpoliem? Jā, bomba. Un augstā zupiņa, jā? Garšīgi sanāca. Super. Pietekši tik te. Pagaid, tas man ir starters, ar kuru man turpinājums kaut kāds. Turpinājumam nebūs bērni. Nav? Nav. Labi, īstenībā, par ko šī sērija te beigās ir? Par to, ka tā augstā zupa ar ceptiem kartupeļiem ir amarnā. Reku šito visu laiku izmantoju. Tēt, forši terases tīrīt. Kur viņš to mašīnu tik krūt varēja izpūst arī. Šodienas sērijā, principā, galvenā loma būs šai terasai. Vienkārši šogad mums tā zemenes aug. Ej, tu nos pašu zemenītes, tik daudz vēl. Nespējam tik noēst viņas. Forši. Nu, jau bērniem. Nu, es arī ēdu. Ko tu gandrīz neēdi? Un tu vēl esi tik izvēlēts. Es ēdīšu tikai rītīgi sarkanu. Nu, protams. Ļoti garšīgi un cukīnī, ja, tur viss brokastīs. Kur tas cukīnī, ko tu paņēmi virtuvē jau? Nu, labi, es nevaru nofilmēt. Jums arī ir tā, ka jums garšo rupmaizīte, pastētmaizīte ar zilo sīpoliņu? Jums arī ir tā, ka jūs vai reku izējumais krekls ir kārtībā. Tā ir vīles forma, jā, beidz.
Ļoti skaisti ar šito uz lielpilsētu laidīs. Pasīs, kāda mums bērnu nometņa Vils. Visi bērni ir aizņemti, ņemās. Beidzot atklāja, kāpēc ir šī terasa uzbūvēta. Šī terasa tap tikai tāpēc, lai šeit varētu kā pludmalē čilot uz šitiem atpūtas beņķiem. Ir taču skaisti, vai ne? Un tie gaumē. Tu vienreiz man pateici, tikai varētu uzēst kabaču pankūks no šitām dāras kabačiem. Un es nākamajā dienā jau visu uztaisījusi. Neko tev nesakot. Cik ir pūkstens? Jāiet šādi strādāt villā. Ārā lietas līdz. Nu, var arī dažreiz atpūsties un paēst. Labi apetīti. Galvenais tā forma, tā ēt vienkārši izties bombīgi. Nu, Mārka, tu esi gatavs Netflixam vakaram? Jā. Ar paštaisītajām picām? Jā. Jā? Jā. Super. Amēlija, tu esi gatava Netflix vakaram? Tādā lietainā augstā bretīgā laikā, zin kā. Pasties, kāds mums rītiņš. Jā? Visu laiku atliekās un atliekās tā galvenā doma par to platformu terasi. Tāpēc kā ārā lietus, jā? Nu labi, mums ir īsumā jāsagaida, kad mums pateiks, ka mēs varam braukt pakaļ. Tā, tagad es mēģināšu noskaidrot, no kurienes nāk antifrīzes ārā. Es pielaidīšu automašīnu, sagaidīšu, kad uzsils dzinējs, viņš sāks spricēt ārā, un es ceru, ka tas ir viegls remonts. Ja nē, nu tad es metu šo mašīnu miskastē. Nekas man tur nesanāca ar Chrysler, es tikai sapratu, ka no radiatora tomēr nevis no trubiņām tā kā antifrīzes. Būs jājauc no spurnas un jāskatās, kas tur ar to radiatoru notiek. Jūs pat iedomāties nevarat, līdz kam noved villa. Jūs to vispār apjēdzat? Meitene, sieviete, sieva, mana sieva, daļ villas. Ir iemācījusies nepiespiedu kārtā, viņai nācās to darīt. Uzminiet, ko? Skatieties. Viņa brauc ar piekabi. Saprot, mana sieva daļ villas ir sākus braukt ar piekabi. Čau, nu pirmie iespaidi ātri stāst, kā ir ar piekabi. Man bija sākumā ļoti bail. Un tagad? Tēt uz haltūriņām var laist, vai ne? To piecinieki vai villinieki. Kā sieviņa man atveda OSB dēlīšus, vienkārši nometāt iekšā un miers, ja ne? Ja kas depiņā bija tā, ka tas tur zilais, ja? Viņš man visu dienu, viņš man tagad bija, viņš saka, pamanīja, ņirgājās, tā viņš būs zilais tagad. Un viņš tur kaut kāds plāksnes stāvēja, čau! Un viņš, šitie beigie mēsli vajag šitos lejā, kaut kādas stulbas veicens tur piebrauks, nopirks, tur, viņš tur kaut kādas īpašākas plāksnes. Es tak redzēju, viņš man video atsūtīja, tās bija ārā nostājuši, nodzeltējuši tur. Nu jā, un tad piegāja tas depo darbinieks, un viņi kopā, tā kā krāva, un tad tas depo darbinieks, jā, uz villu tak jāved. Te jau viņš... Un tas eģiņš uzreiz tāds, ko arī Vils skaties, ja? Nu, tu baigā zvaigznes, baigā Kardašiana. Viņš tur ņemdzi par manī visu laiku vispār. Un pasties, un tu vēl ap piekabu mauc, jo. Skaties, ko es nopirku. Kas tu pīksti? Ko tu nopirki? Puķes? Jā. Oi, nu tas ir vienkārši ideāli. Super. Viņš teica noceno tajā plauktā. Mums vajag atdzīvināt, Bet skaties, kādu puķi es nenoturēšu. Čau, cāli! Es reāli nenoturējos. Kas tā tāda ir? Tā ir Hortenzija? Es beidzot iemācies. Labi, es uzminēju, es nezinu. Vēl viena ķirbe. Man viņa žēl palika. Čau, cālī! Kas ir ar puikiņa? Labi, skrienam darīt dēls. Nu, kā man paveicās, vai ne? Perfekts laiks. Paveicās, ka es uzliku tentu uz tiem OSB dēļiem. Bet es nebiju gaidījis, ka būs lietus šodien. Vispār atkal rudens sācies jomajo, nesākoties vasarai. Laps sabirušs.
Ja kas te ir rīts agrs? Kaut 7, 8? Nē, 7. Starp citu, sāku šūt ciet griestus un vēl stēloju paralēli elektriķi. Jā. O, kas ir rekšķiden teicis, smuka aiztais šūva, lai te vispār gaiss nekur neiet cauri. Un reku es elektriķi tēloju. Aizvelku šo te elektrību. Es esmu kaut kāds krūtais elektriķis. Bet kā, tā izskatās cilvēks 6 no rīta. Tā kā princeses un prinči. Nu, lūk, un tad es tagad elektriķi tēloju, bet vispār šitā sērija nav par šķūnīti. Šitā sērija par citu kaut ko. Galvenais, ka darba forma ir uzvelkt. Oi, jā. Varēja jau nelamāties. Oi, tu filmē? Jā. Nu, jā. Šitais darba drošība ievērota, apavi rokā. Viss ir izdarīts, kā vajag pareizi. Jā, lietas lija. OSB saslapināja. Nu, jā. Kaut kāds ar to plēju tomēr izsūcās cauri. Nu, redz. Tagad juvelieru darbs. Jā, nu vajag varbūt uzvilkt citu kaut ko, vai tā štērti. Diemžēl mūsu plāns braukt pakaļ mūsu mīļajai izklaidē izgāzās, tāpēc es šuju tālāk griestus. Kā es esmu nomocījies? Tad, kad stāv mēbeles, piekrauts viss, OSB dēļa garums ir vienkārši pilnā garumā, te vispār nav iespējams pagrozīties. Kā es te psihoju? Nu, 3 no 4 plāksnēm ir uzlikts. Te ir šķīvi iekšā, es nezinu. Es jau vairs nevaru. Oi, paskaties, te šis viss arī jāceļ ārā. Reks kapīts vispār otrādi apgriezts. Nu, bet nu būs grieztais šūt. Pasmuko. Pasties, ko man bērni izdomāja, kamēr es skrūvēju. Pasties. Labs, ne? Pasties, kā sev izklaidi atrada paši. Nu, malači. Nu, malacī, davai, Mark, parādi vēl vienreiz. Mušu teitim arī nobraukt. Es pavisam aizmirsu, ka kamēr es gaidu savējo lolojumu, kad viņam varēs braukt pakaļ, es sāku šūt ciet jau arī sienas. Griezti rekuri pabeigti. Un reku sienas, bet nu man bija tikai 8 plāksnes atvestas, tā kā ir, tā ir. Man vajag vairāk. Bet šodien aizbraukšu pie Dianas mammas, paņemšu no viņas dīvāni. Es te dīvāni ielikšu. Vispār kaut kāds vaiprāts, ne šķūns. Gribat humoru devu? Šitā man ir pirmo reizi noticis Vilas vēsturē. Saīsināju galdu mazliet. Kā es vienmēr visu pastījos, es pirmo reizi šitā izdarīju. Nu labi. Ejam skatīties progresu. No, jau šādi izskatās. Šito vajag aiztaisīt ciet. No, un reku Parkside plauktiņu nopirku saliku. Nu tā pagaidām. Tad būs jāizbrauc pakaļ dīvānam. Šito pēles sabojēja svoloči pa ziemu. Tāpēc es visu aizšūlē, man vairs pēles te nelien. Bet Diana saka, ka vienalga pēles līdīs, jā? Jā, viņas būs. Nu pa kurieni viņas ielīdīs? Nu, viss ir ciet, nu. Bet es jau vēl pašūšu pēc tam. Man jau jāšuj vēl ciet ir, bet cik man bija materiāli, tik bija. Bet, nu, ieliksim te dīvānu un iesim čučiņāt. Mani mīļākie salātiņi šobrīd. Nu, Dēliņ, patīk, ka es pie pusdienu galdu jaunajā mājā? Nu jā, reik tavs paklājiņš, kur tev spēlēties, visu laiku bija tur, viņš visiem pa kājām mīcījās savam mašīnītēm. Tagad viņš... Es varu kaut ko pateikt. No. Jūs man kaitinājāt spēlēt un jūs visu mašīnu. Kaitinājām mēs tevi, ja? Kad tu tur pa kājām mums spēlējies ar mašīnītēm, tad mēs tevi kaitinājām, ja? Nevis tu mums pinies pa kājām. Es ļoti gribēju paspēlēt. Jā, nu tagad paēdīsim ar dēlu. Nu, bija visi ģim. Jūs kādā ko netraucēsiet. Jūs skaties viņš šajā pusē. Jā, pusus. Nu, pasēs, cik forši, vai ne, Mark? Viņš nopelnīja.
Reku mums dīvāniņš ir. Tētā, viņš noplīs. Tas nekas. Reku dīvāniņu atvedīsim. Viss tā kā pienākās uz šķūnīt. Var kaut ko pateikt? Nu, pasaks. Jūs šodien gribējāt paņemt Tomas dīvānu. Jā, es varu kaut ko pateikt. Es varu kaut ko pateikt? Nu, Kas tur kliedz? nu tāpēc, ka tā ir. Nu tur ballīte. Tāpēc, ka tā ir, kad daudz kaimiņu. Bengiņ, ko tu pateiksi par šo situāciju, kad es šķūnīti pārtaisīs, es par ko nesaprotam? Loģiski, ka visi ir šeit tagad. Bebiņas, ko jūs šeit darat, ko? Čilojam. Čilojat? Ārā lietas gāž. Starp citu, arī skaņas iekšā ir mazāk palikusi nekā pirms tam, kad aizšķi griezts. Redz, kāda bija tāda tīra. Bet, labi, silts arī tagad te ir. Bet, es vēl neesmu pabeidzis, loģiski. Jāizšķi līdz galam ciet, jāuzliek tā virsma, kaut ko jāizdomā vēl. Plauktiņi jāapstās, ko te vēl var izdarīt. Bet, jā, es vispārībā izdomāju, zinu ko, ka es šonakt palikšu šeit pa nakti. Pamēģināšu, kā ir. Kam man te traileri vairs vajadzīgi tagad būdiņu mežā šķūnas. Labrīt. Lieku memberiem sēriju un visiem pārējiem. No rīta. Pirmo nakti šeit palikt pa nakti. Es atbraucu savu ģimeni palitināt uz restorānu, uz A7. Nopirku uz 2 vieniem friškas un uz 2 man ar dēlu friškas. Ģimeni uz restorānu atved, jā? No kas ir aplikācijā, tur pa 2 eiro varēja nopirkt. Super! Es jau cilvēks vienkārši. Man ģimene pateica, ka viņam bija pa maz tas ēdiens, kas tikko bija restorānā. Un te viņi man tur kaut ko ideja. Un es viņus visus iedzinu mežā, lai meklē ogas sēnes, lai paēd vēl klāt kaut ko, ja viņam bija gadījumā pa maz. Ar to te, ko es biju uzsaucis, to lielo galdu tikko. Wow, melenītes! Kā es savu ģimeni rūpējos? Viņi paēda, un te es viņiem desertā mēlenes uzsauc visiem. Tu gailenes atradi? Oi! Tā desertā pēc restorāna mums būs mēlenes, un tad rītdien mēs visi pārtiksim no šitām gailenēm, jā? Viss meņu ir gatavs. Es lasu čiekaras. Man dēliņ. Bet mēs gailenītes vēl neņemam, laikam, tāpēc, ka maziņas, jā? Forši! Mums ir sava... Reku vēl! Reku. Parādiet. Ir gailenītes. Nu, super! Gan nekas. Nu, nekas. Atstāsim citiem, kuri negodīgi noplēsīs maziņas, vai arī, ja nenoplēsīs, atnāksim pakaļ, kad viņas būs lielas. Mums te ir baigās problēmas ar laikapstākļiem. Pasties, kā tu izstās? Tu galvenais to kraistaru lampu tas atstājis, lai tas ir, lai viņi visu savā dzīvē pamēģina. Nekas. Vienkārši tādi gāzieni, un es izdomāju, ka es iepriecināšu ģimeni un uztaisīšu savā jaunajā mājā, Kozī mājā, šo te kinoteātru vakarā. Labi. Tas tikko superis. Uzmanīgi. Uzmanīgi. Diemžēl mēs savu lolojumu nesagaidījām. Nelielas problēmas radās, un mums ir jābrauc uz Rīgu. Ko tu gribi pateikt? Kad būs baļļa? Nu, tā beidzot, braucam pakaļ. Baļļai ar piekabi. Esam ceļā uz kurieni? Var kaut ko pateikt? Mēs braucam prom no mājām. Jā, mēs braucam uz Jēkabpili. Mums tāls ceļš priekšā. Jā. Bet tu zini, tas būs... Un mums pa ceļam ir remonts kaut kāds, un laikam ilgi būs jābrauc. Es jau kaut ko tev Un reku vispār fūrai pasēc numurzīm nav. Es jau kaut ko pateikt. Bet tu zini, ko citi arī var piekabu. Jā, Jā, bet tā būs tālumā jābrauc. jā. Labi, veiksmīgi mums ceļu. Baigi daudz pa ceļam neko nefilmēsim, tomēr drošība pirmajā vietā, kā sakās. Nu, davai. Iedomājieties, izbrauc no Rīgas un brauc uz Jēkabpili. Braucam jau aptuveni gandrīz 1,5 stundu jau.
Es biju domājis, iebrauksim kādā degvielas stacijā, kur varēs, tā kā bišķiņi izstaipīties, tur nezinu, uz toaleti aiziet kādam, kam vajag. Nav neviena degvielas uzpildes stacija pa ceļam uz Jēkabilu. Vismaz šajā posmā nobraukti ir aptuveni 150. Ui, kādas 150? Pusotru stundu gandrīz, jā, ir nobraukti. Neviena degvielas stacija. Laikam ceļš Rīga, Jēkabils vismaz manā maršrutā nav laikam tik populārs. Vai arī tad, nezinu, te kaut kāda visu laiku remonta man te trāpās. Bet interesanti, jā. Tā beidzot kaut kāda pirmā pieturvieta. Aiziesim uz WC, kā sakās. Jā? Kad kafija jānopērk bulciņu ceļam vēl bērniem. Mazā apstāja. Es gribu. Mēs tikai turpceļā esam šodien ļoti tālu jābrauc. No Rīgas uz Jēkabilu, no Jēkabils uz Vilnu, no Vilnas uz Rīgu. Baigais maršruts. Un piekabi. Labi, ejam. Es neizvērtu kārtīgi. Bebiņas piekusēt? Jāsaka mājā. Pasties, kā bērns aizvilk lielā ceļojumā. Mums 150 kilometri mums jābrauc. Saki. Varbūt tas ir brītā aizes mani uz Rīgu, un tad teica aizbraukt Krungļus pats. Labi. Nē, mums baļļa jāaiziet. Mums tagad jāizgādā baļļa līdz Villai. Veiksmīgi. Mēs esam nobraukuši jau no 150 kilometriem 50. Tagad pieturam mums kā vienmēr. Uz toaletīti varbūt kaut ko apē. Saki. Mēs iztērējām naudu, lai nopirktu baļļu. Jā, es varu kaut ko pateikt? Ko? Bērniņi. Neko. Man patīk. Man Jā. nepatīk. Jā, super, man prieks. Bet nav varianti. Mums ātrais pārkodienas un maucam tālāk. Oi, cik garš un grūts ceļš bija. Jā? Mēs ļoti tālu bijām. Un mēs to izdarījām. Es kaut ko dzirdēju. Amēlija liekas, ka viņa lūsa. Ui, mašīna es nedzirdēju. Kur ir mūzika? Pasties, ko Amēlija atrada pa ceļam, kamēr mēs krūmos gājām čurāt. Jā. Oi, reku, bengiņa! Kuilīti, pasties, ko mēs atvedām. It's Garfieldiņa, pasties, kāds. Koļ. Tā, pēc tālāk grūtā ceļa dārzā audzētās piparmētras, tēņa. Reku, mans 82-gadīgais vecīts kaimiņš bija pienācis. Es teicu, nē, vecīt, es negribu, lai tu cel kaut ko. Viņš gribēja varbūt palīdzēt. Es uzskatu, ka es negribu. Viņš tā jau vienmēr cenšas palīdzēt, bet nē, man te jāsauc kaut kādu mužiki. Negribās mocīt. Tā kā nevis mocīt, bet labāk, lai kāds jaunāks palīdz man. Tikai jādabūna komanda. Dēls vēl maziņš, nevar man palīdzēt, saprot, labi jāizdzer tēņa, tad jāsāk vākt cilvēki. Redz, cik skaisti mūsu paši audzētie gurķīši. Noplūcu. Nē, viņi te aug jau. Noplūcu sīkajiem pagraust pa ceļam uz Rīgu. Pilns zārī ar tiem gurķiem. Galvenais, tie gurķi izskatās tādā pašā krasā kā lapas. Jomajo, cik daudz gurķu, ej tu nost. Pasties, visas siltumnīcas griezdamies aug, ne? Pagaidi, viņas parādīšas, jo te nevar paiet vairāk. Kur te bija mani tāds smuks ķekars ar šitiem te? Reku. Čerī viņi saucās laikam. Kas te vēl mums jauns ir? Kamēr mēs bijām Rīgā. Paprika. Oi, bļāviens. Te visur jau tomātiņi jau. Kaut kur bija pat jau. Reku. Pagā. Nevar notēmēt. Kur ir? Reku lielais tomāts. Ne tikai čeri aug, bet lielais rekur ir. Buciņi te staigā, jā, buciņi? Būs mums raža šogad. Tā, kas ar tiem baklažāniem? Oi, te viss te kaut kas te zied, bet... Auglis, rekur ir pirmais auglis baklažānam. Rekur,
Nu, vienmēr sakot, aug te visi griezdamies. Ui, kāds salātlapas izaugušas, jo... Dievs! Tik ātri! Diana būs šokā, kad viņš to ieraudzīs. Pastāst ar tētim garšīgi gurķīšu? Jā, ļoti, bet saudi. Nu jā, savēja. Mums ir burkānis par. Burkāns gan mēs šogad neaudzējam. Bet mums ir redījis. Mums cukīnī ir, lai man ļoti iegaršojās. Brokastīs ēst no cukīnī pankūks. Tā kā sarīvēts cukīnī, bišķiņ milti, ola. Tā. Johaidī, kā te viss aizaudzis arī. Ziedi ir. Rekurī viens dzeltenais. Mums kāds liels zaļais jau ir. To es arī varētu uz Rīgu paķert. Ir. Mēs taču uz Rīgu braukšam. Un šitais, Johaidī, šitais sāka pūta. Nepaveicās. Baļāmens ot stulbi, ka šitā nopuja. Mums var nogriezt galiņu un apēst. Viss. Negribēju pa pagalmu griezties piekabes, viņu vienkārši apgriez un piekabināju. Un, lai jums būtu interesantāk gaidīt nākamo sēriju, jūs varat pamēģināt uzminēt, kāda ir komplektācija kublam, kādā krāsā ir apdare, kādā krāsā ir iekša. Un nākamajā sērijā, es teicu, uz Rīgu braucu, nākamajā sērijā braucu uz šeien, lieku kopā, slēdzu visu krāsni un leju ūdeni iekšā un kurinu. Principā unboxings, skatāmies, ko mēs esam nopirkuši. Kādu kublu, kādu komplektāciju un kā mēs viņu izmēģināsim. Tā kā paminat komentāros jautrības pēc, kā sakās izklaides pēc, un tiekamies nākamajā sērijā.